brīnišķīgi jūras mīna, ko atrada tepat Karostas kanāla malā. Tātad uzstādīt vajadzīgā dziļumā, pamatā kuģu ceļu un krasta bloķēšanai no ienaidnieku kuģiem. Sīkiem kuģiem ar mazu iegrim, iespējams viņi pāries tai mīnai pāri, bet tiks sabojāti ienaidnieki lielie karakuģi ar lielāku iegrim. Un pietiek ienaidnieku kuģim aizskart kādu no šiem te ragiem, ragi no svina, svins mīksts metāls, iekšā maza stikla ampula ar elektrolītu, svins saliekts, ampula plīst, elektrolīts savieno iekšā esošos elektrisko uzspridzinātāju un 80 kg sprākstvielas eksplodē. Bet jāņem vērā ar to, ka tā ne tikai tas 80 kg radīs bojājumu kuģim, bet jārēķina arī hidrotrieciens. Ja? Tā tad vēl tas procents ir jāpierēķina klāt. Tas ir ļoti bīstams ierocis. Un līdz šai baltai dienai Baltijas jūrā no 1. un 2. pasaules kara vairāk kā 30 000 šādas mīnas. Un tāpēc ir jāpriecājas, ka mums ir brašie jūras spēki, kuri katru gadu gan paši, gan kopā ar mūsu Baltijas jūras valstu un citiem NATO sabiedrotiem katru gadu neutralizē desmitiem dažādus sprādzienu, pat simtiem dažādus sprādzienu bīstams priekšmetus, tostarp arī šādas te jūras mīnas.